Ledus spēles Arendelē. Arendelē bija ziema, ielas klāja bieza sniega kārta, un ļaudis labprātāk laiku pavadīja sildoties mājās pie kamīniem. Arī princese Anna un karaliene Elza bija viesistabā, mierīgi sēžot pie siltas uguns un lasot grāmatas. Pēkšņi viņas dzirdēja, kā ārā smejas bērni. Viņas nolika grāmatas malā un devās pie loga, lai paskatītos, kas bērnus tā uzjautrinājis. Māsas ieraudzīja 3 bērnus, kas sniegotajā pagalmā brauca ar ragaviņām no kalna. Redzot Elzas smaidu, Anna saprata, ka viņa domā par kaut ko citu. Elza pagriezās pret Annu un pastāstīja viņai par ledus spēlēm, kurās viņai reiz bija iespēja piedalīties. Katru gadu ziemas saulgriežos Arendelē pulcējās cilvēki no visas pasaules un kopā ar savām ģimenēm rīkoja ledus spēles. Tās bija ļoti jautras, un Elza bērnībā vienmēr vēlējās tajās piedalīties. Tā kā viņai nebija draugu un viņa nedrīkstēja iet ārā un izrādīt savas spējas, viņa tās varēja vērot tikai pa logu. Bet, kad Elzas spējas kļuva spēcīgākas, viņas vecāki aizvēra ciet pils vārtus un pārstāja spēles rīkot vispār. To dzirdot, Annai radās ideja, kā būtu, ja viņa atsāktu Arendelē rīkot ikgadējās ledus spēles. Elza bija sajūsmā, un māsas ķērās klāt pie organizēšanas. Arendeles iedzīvotāji bija priecīgi par aizmirstās tradīcijas atdzīvināšanu un ar prieku pieteica sevi un savas ģimenes gaidāmajām sacensībām. Anna un Elza nosūtīja ielūgumus arī uz citām karaļvalstīm. Pienāca ledus spēļu sākuma diena, un Arendelē ieradās ļaudis no malu malām, lai piedalītos sacīkstēs. Arī Anna, Elza un Kristofs pieteica savu komandu gaidāmajām sacensībām. Taču citi sacensību dalībnieki sāka turēt Elzu aizdomās par to, ka viņa gatavojas izmantot savas spējas, lai uzvarētu spēlēs. Visu Arendeles iedzīvotāju un pilsētas viesu priekšā Elza svinīgi apsolīja, ka viņa spēlēs neizmantos savas spējas, un viņa to pierādīja jau pirmajā konkursā. Tajā ar āmuru un kaltu no ledus kluča bija jāizgreb figūra, un Elzai tā izdevās neparasti skaista. Nākamais uzdevums bija jāpaveic Annai un Kristofam. Tā bija daļslidošana. Anna zināja, ka viņi ir briesmīgi slidotāji, taču nebija no tiem cilvēkiem, kas atkāpjas izaicinājumu priekšā. Tāpēc pirms sacensībām Elza viņai veselu mēnesi mācīs lidot. Anna un Kristofs pielika visas savas pūles, lai noturētos uz ledus un parādītu skaistu priekšnesumu. Kristofam izdevās iegriezt dažas piruetes, bet Anna nokrita tikai 9 reizes. Viņa neuzvarēja, bet viņiem bija ļoti jautri, un pašiem par lielu brīnumu kopvērtējumā viņiem izdevās ieņemt 3. vietu. Vēlāk tajā vakarā Anna, Elza un Kristofs vakariņoja un apsprieda ledus spēles. Tā kā Elza ieguva 1. vietu ledus skulptūru veidošanā, bet Kristofs un Anna ieguva 3. vietu slidošanā, Anna uzskatīja, ka viņiem ir izredzes uzvarēt ledus spēlēs. Viņiem vajadzēja tikai uzvarēt lielajās kamaniņu braukšanas sacensībās. Nākamajā dienā bija laiks pēdējiem izaicinājumam. Anna, Elza un Kristofs kopā ar pārējiem sacīkšu dalībniekiem šļūca leju pa nogāzi, un viņu kamaniņas brauca ļoti ātri. Drīz vien viņi apsteidza pārējos braucējus un šķita, ka viņi uzvarēs. Viņi bija gandrīz finiša taisnē, kad viņus apsteidza citas kamanas. Tās brauca tik ātri, ka viņi pat nevarēja saskatīt, kas tajās iekšā. Kamaniņas lidoja leju pa nogāzi un šķērsoja finiša līniju. Finišējot, viņa redzēja, ka tie taču bija tie paši bērni, kurus Anna un Elza toreiz vēroja pa pils logu, braucam no kalniņa un priecīgi smējam. Vērojot, kā viņa svinēja, Anna vairs nejuta vilšanos par to, ka viņa, Kristofs un Elza nav uzvarējuši. Elza bija laimīga, ka beidzot varēja piedalīties ledus spēlēs, un viņai ir draugi, uz kuriem var paļauties. Bet ledus spēles kļuva par Arendeles ikgadējo tradīciju. Beigas.